Spānijas, no Valencijas datoriņš apakaļ. Tā kā mums ir īres ar iespējas, jā, šos dators īrēm. Mums ir kādi, tur dažādi varētu kādi 6-7 datori, un kabinetām mēs strādājam ar vieniem, bet tad tu var izīrēt, un cilvēki, kas dzīvo reģionos, vai arī cilvēki pa visu Eiropu mēs sūtam, un mums tikko bija Slovenijā, pie Alīnas, Čavalīna, tā mums Dignam, tā, ka viņi arī, kas Ventspilī vada seansus, viņi tagad arī Valencijā vada seansus, un šodien tikko saņēma ar kurjeru apakaļ datoru. To datoru tagad mēs varam jau atkal dot tālāk. Mums rindā uz Norvēģiju gaida un citur. Un tad, piemēram, cilvēki izīrē uz veselu mēnesi. Un, ja arī ir cilvēki, kas strādā intensīvos darbus, mentālos vai arī fiziskos, un pēc tam vajag tās smadzenes, tad viņi arī paņem. Mums ir, piemēram, tādi speciālisti, kas, principā, ja viņi tā pastāsta pasaulē, viņi ir tikai kādi 10, tās viņa specifiskās zināšanas. Latvijā ir ļoti unikāli cilvēki. Kāds tiks nesaticis. Un pasaulē tikai tiešām maksimums 10 cilvēki, kas spēj to, ko tie cilvēki spēj. Viņas kaut kādās ļoti niansētās lietās, un viņi braukā pa visu pasauli un palīdz cilvēkiem sarežģītas situācijas risināt, tā varētu teikt. Un tad, kad viņi ir Latvijā, tad viņi tā kā obligāti gan atbrauc uz seansu, sev uzliek 1-2 pāris seansu. Un šādos gadījumos tas arī viņiem pielāgots, tad viņi var izīrēt to tehniku. Tā, labi, pietiks man runāt. Tiekamies dzīvē vai kādos citos jautājumos. Čau!